Ģimene, pie kuras viesojas biedrība Dižvanage, dzīvo Lietuvas pierobežā Nomaļajā Grāmatas pagastā. Ingars un Ilze paņēmuši līdz 3 lielas kastes ar labvēļu sarūpētiem apģērbiem. Mazākajiem vislielākais prieks par košajām cepurēm un jaciņām. Redzi, Danuta, balss kurpīt, un tā kā vajag. Pie Danutas jau taisījāmies labu laiku braukt ciemos, un labas gribas cilvēki mums ir palīdzējuši un esam sarūpējuši, un beidzot tad esam arī nokļuvuši līdz Danutai. Un pārsvarā te ir bērnu drēbītes, es domāju, pa cik bērni ir daudz, ka noderēs jebkas, un mēs esam tā uzsākuši, mēs arī pilsētā vienai ģimenei savācām tādu paciņu, un tur gan bija vairāk ēdamais, šeit mēs atkal vairāk ar drēbītēm, un pa cik Danuta mums ir biedrības biedrs jau 3. gadu, tā kā, sataisījāmies un esam beidzot arī atbraukuši ciemos. Ģimenē aug 3 bērni ar īpašām vajadzībām. Danuta atklāja, ka grūti ir emocionāli saņemties spēkus un rūpēties par bērniem. Daudz enerģijas paprasot arī lauku darbi. Kopā ar savu dzīves biedru Danuta darbojas savā lauku saimniecībā. Pašai jau it kā labāk, ka kaut kur izbrauc, ka kaut ko sarunājies, kontaktējies un ne. Kaut ko var redzēt, ne jau mājās vienīgais sēdāt. Bet bērniem arī labāk, ja bērniem jau priecājas, kad man šogad mamma brauksim, vai ja pasaka, ka tanta atbrauks ciemos, kad tā viņa atbrauks ciemos, nevar sagaidīt. Taču mantas un drēbes nav galvenais, ko biedrība Dižvanage spēja dot ģimenēm, kuras dzīvo prom no pilsētas. Pirms 2,5 gadiem biedrība sāka organizēt atbalsta grupas ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām. Mēs taisam atbalsta grupas, kurās tiešām aicinam arī speciālistus, ja? Un tad jau ir tā, ka tās pilsētas ģimenes apzināti ir vieglāk, jo ir sociālais darbinieks, ja, kuru sociāla dienestā arī mēs strādājam, un tad tā lieta ir bišķi vienkāršāk. Bet lauku ģimenes tieši atkal nāk no citiem cilvēkiem, ja? Ka kāda mamma ir atnākusi, viņi zina, ka tur Priekulē ir ģimene, zina, ka Gramsdā ir ģimene, ja? Tagad mums ir tā, ka mums viena biedrības mamma no Rucavas apzina atkal to galu, un viņa man pēdējās, ka viņa man zvanīja, teica, ir jau apbraukājis 30 ģimenes. Biedrība Dižvanage darbojas tikai nepilnus 3 gadus. Viņiem pieder zemes gabals netālu no Liepājas, kur Ainaviska skaistā vietā brīvā dabā bērniem ar īpašām vajadzībām notikušas ārstnieciskas nodarbības ar suņiem. Tagad tur mitinās arī 2 poniji, taču nākotnes plāni Ingaram un Ilzei ir radīt vietu, kur ģimenes var uzturēties arī ilgāku laiku. Dienas centrs, par kuru mēs sapņojam pašlaik un kuram tiek vākts idejas, atbalstītāji cilvēki, kur būtu šīs netradicionālās terapijas, kuras ir ļoti, ļoti vajadzīgas un kas arī pierāda pēc tām pāris terapijām, kas ir jau notikušas mums, tā suņu terapija ir bijusi un arī seminārs pat kā par Glena Domana metodi, kas Amerikā ir ļoti izplatīta, ir pierādījis to, ka šāds centrs ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Visi esot uzprojektēts, atliekot vien pats galvenais – atrast šim cēlajam mērķim finansējumu. Inga Ozoģirds, Garconis, TV Kurzeme.